Pat labākās multfilmas nav ideālas, un arī Pepa Cūciņa ir viena no tām. Apskatīsim dažas smieklīgas kļūdas, ko atradām Pepas Cūciņas multfilmā. Piemēram, sērijā Vectēva Cūciņas siltumnīca. Sērijas beigās, kad vectēvs suns gatavo tomātu salātus, mēs pamanījām pāris smieklīgas kļūdas. Kad vecais suns pabeidz gatavot salātus, viņš tos pasniedz visiem. Un kā redzam šeit, katram šķīvis ir pilns ar salātiem, bet paskatieties uz salātu daudzumu bļodā. Tas ir tieši tāds pats, kāds tas bija, kad viņš tos tikko bija pagatavojis. Izskatās, ka vectēvs suns ir izdarījis bezgalīgo tomātu salātu kļūdu, un tas vēl nav viss. Kad dēli sāk ēst savus tomātu salātus, bļodā palikuši tikai tomāti. Bet, kad kamera atkal parāda vietu, kur redzami visi tēli, bļodā atkal parādās bazilika lapas. Tiešām, ar šiem salātiem kaut kas nav kārtībā. Sērijā, kur Evija pirmo reizi dodas uz restorānu, mēs pamanījām virkni kļūdu. Sāksim ar krūzēm uz galda. Sākumā jūs skaidri redzat, kur tās novietotas, bet jau pēc dažām sekundēm, nevienam tās neaiztiekot, to novietojums pēkšņi mainās. Un tas vēl nav viss. Skatieties uzmanīgi uz tēti Cūciņu. Kad viņš pabeidz ēst, viņš pabīda savu šķīvi galda vidū. Bet jau nākamajā kadrā šķīvis maģiski ir atgriezies sākotnējā vietā viņa priekšā. Sērijā Stīpas ir diezgan smieklīga kļūda. Kad visi bērni ņem stīpas no groza, mēs redzam arī Zoju zebru, kas pievienojas. Bet te ir problēma. Tikai pirms brīža viņš pat nebija klasē. Ja vien Zoja nav iemācījusies teleportēties, tā ir acīm redzama animācijas kļūda, un ar to tas nebeidzas. Kad visi spēlējas ar savām stīpām, Zoja atkal noslēpumaini pazūd, it kā viņa tur nemaz nebūtu bijusi. Tas gandrīz izskatās tā, it kā viņa uz mirkli parādījās un tad pazuda gaisā. Sērijā Kanjona zeme, brīdī, kad cūku ģimene gatavojas kāpt Miss Trusītes helikopterā, rūpīgi ieskatieties mammas cūkas zābakos. Jūs skaidri redzēsiet, ka tie ir zili. Tomēr tikai dažus mirkļus vēlāk, kad viņa kāpj lejā pa kāpnēm uz laivas, viņas zābaki brīnumainā kārtā ir mainījuši krāsu uz violetu. Vai viņa paņēma līdzi rezerves pāri, vai arī tas ir vēl viens gadījums ar ātru krāsas maiņas animāciju, šī nākamā kļūda ir kā neliels pazušanas triks. Sērijā Glābšanas laiva, kad Pepa ierodas dokā, dusmīgais trusis iznāk no savas laivas lūkas. Bet pēc mirkļa, kad visi stāv tieši tajā vietā, kur iepriekš bija lūka ir pazudusi. Mēs neredzējām, ka kāds to aizvērtu vai pārvietotu. Kur tā palika? Varbūt dusmīgā truša laivai ir slepena, izbīdāma lūka, vai arī animatori vienkārši bija mazliet pārāk steidzīgi ar pazušanas triku. Un tas vēl nav viss. Sākumā, ja paskatāmies uz laivas sviru, redzam, ka tā atrodas daudz tālāk no stūres rata. Bet sērijas beigās, kad viņa aizpeld, svira tagad noslēpumaini atrodas blakus stūres ratam. Vai drūmais trusis uzstādīja rotējošu sviru, vai arī laiva nolēma pārkārtot savas vadības ierīces ceļojuma vidū. Sērijā ārstes hamsteris Bruņurupucis, veterinārā ārste hamstere, ir atnākusi ciemos pie bērniem un stāsta par 3 mājdzīvniekiem, kurus viņa atvedusi. Un kad viņa runā ar bērniem, mēs varam pamanīt, ka tur ir arī Kendi kaķe. Bet vēlāk sērijā, kad ārste hamstere saprot, ka viņas mājdzīvnieks Bruņurupucis ir uzrāpies kokā, viņa izsauc Misses Trusītes ugunsdzēsēju dienestu. Kad ugunsdzēsēja komanda dodas uz notikuma vietu, mēs varam pamanīt aiz viņiem automašīnu. Taču problēma ir tāda, ka Kendi kaķe sēž aizmugurējā sēdeklī. Bet kā tas ir iespējams? Iepriekš mēs viņu redzējām klasē, bet tagad viņa sēž šeit, automašīnā. Tiešām šī ir ļoti dīvaina kļūda. Sērijā Kartona slimnīca uzmanīgi paskaties, kā Pepa rāda papīra lapas. Vispirms viņa parāda augšējo lapu, un tur ir zils dinozaurs. Viņa to noliek atpakaļ. Tad viņa paņem lapu no vidus, un tur ir zaļš dinozaurs. Viņa uzliek šo lapu augšā un atkal paņem lapu no vidus. Nav grūti uzminēt, ka tur būs zils dinozaurs. Bet nē, tas ir violets dinozaurs, bet Pepa nepaņēma apakšējo lapu. Tātad, kā mēs varētu redzēt trešo dinozauru, sērijā Drošība pirmajā vietā ir ļoti dīvaina animācijas kļūda. Kad tētis Cūciņš atver drošības vārtiņus, skatieties uzmanīgi. Tie burtiski iziet cauri Pepas un Džordža sejām, it kā viņi tur nemaz nebūtu. Tagad nākamais nav gluži animācijas kļūda, bet drīzāk loģiska. Kad Pepa un Džordžs sāk padarīt māju drošu mazulim, viņai visu apklāja ar burbuļplēvi. Bet te ir problēma. Kā viņiem vispār izdevās ietīt burbuļplēvē piekaramo lampu? Nav iespējams, ka tie abi mazie siventiņi varētu tai aizsniegties. Sērijā Tēta videokamera mēs pamanījām dažas kļūdas. Pepa un Džordžs ēd brokastis, kad tētis Cūka saņem savu kinokameru. Tagad paskatieties uz galdu. Šeit, kā redzam, uz galda ir 2 bļodas ar pārslām un 2 glāzes apelsīnu sulas.
Bet pēc mirkļa, kad tētis cūka noliek savu kameru uz galda, bļoda ar pārslām un glāze ar apelsīnu sulu pazūd. Un tas vēl nav viss. Vēlāk sērijā tētis cūka pieslēdz savu kameru televizoram, lai apskatītu uzņemtos kadrus. Tagad paskatieties, kur vats ir pieslēgts. Tas ir televizora apakšējā daļā. Kad mēs redzam pietuvinātu skatu uz televizoru, vats, kas bija pieslēgts, vairs nav redzams. Bet, kad atkal redzam plašāku skatu uz istabu, vats atkal ir redzams. Sērijā Kailija kengura. Kailija kengura un viņas ģimene dodas ciemos pie Pepas uz mājām. Kad viņi ierodas cūku ģimenes mājā, visa cūku ģimene iznāk ārā, lai viņus sagaidītu. Tagad uzmanīgi paskatieties uz cūku ģimeni. Mēs varam pamanīt, ka Pepa un Džordžs stāv tieši mamma un tēta cūkas priekšā. Bet problēma ir tāda, ka, kad aina pietuvinās Pepai un Džordžam, mamma un tētis cūka pazūd no kadra. Bet iepriekš mēs redzējām, ka viņi bija tieši aiz Pepas un Džordža. Šajā sērijā ir vēl viena kļūda, un tā ir vēl smieklīgāka. Pēc tam, kad Pepa un Džordžs satiek Kailiju kengūru un viņas brāli Džoju, Pepa rāda Kailijai, kā lēkāt augšā un lejā pa dubļainām peļķēm. Tagad paskaties uz dubļainās peļķes izmēru. Tā ir diezgan maza, bet kad citi tēli sāk lēkāt peļķē, tās izmērs maģiski mainās. Mēs skaidri redzam, ka peļķe, nez no kurienes, maina savu izmēru. Tagad pārējām pie sērijas pārstrāde. Kad Pepa dodas pie atkritumu tvertnes, ja uzmanīgi paskatīsies, tu pamanīsi dažas gleznas tieši virs atkritumu tvertnes. Bet tikai dažas sekundes vēlāk tās pašas gleznas maģiski parādās karājamies virs plīts. Un visbeidzot, kad mamma cūka rāda Pepai pārstrādes kastes, lietas kļūst vēl dīvainākas. Mēs redzam kastes stāvam leduskapja labajā pusē, bet tam nav nekādas jēgas. Visās pārējās sērijās leduskaps ir novietots cieši pie sienas, neatstājot nekādu vietu šīm kastēm. Sērijā vectētiņa cūkas dators Pepa un Džordžs dodas pie saviem vecvecākiem, lai salabotu salūzušo pulksteni. Tātad, lai salabotu pulksteni, vectētiņš cūka dodas uz savu šķūnīti. Tagad skatieties uzmanīgi. Ja paskatāmies tieši aiz pulksteņa, varam pamanīt instrumentu grozu. Bet kļūda ir tāda, ka pēc mirkļa grozs maģiski pazūd. Un tas vēl nav viss. Kad vectētiņš cūka beidzot salabo pulksteni, grozs maģiski atkal parādās. Turpinot tālāk, sērijā rotaļlietu skapis mēs pamanījām dažas smieklīgas kļūdas. Tieši šeit, ja paskatāties uz durvīm, tur ir vēstuļu sprauga. Bet tikai pēc mirkļa, kad Misters Zebra atver durvis, sprauga pilnībā pazūd. Un ainā, kurā Pepa pasniedz skapja kājas Džordžam, izskatās, ka viņas rokas aug tieši no zoda. Sērijā Mazais cūciņš, kad Kloja izvelk ratiņus no šķūņa, uzmanīgi paskaties uz pašu šķūņi. Sākumā uz jumta ir karoks, bet jau nākamajā kadrā tas karoks pilnībā pazūd. Un te ir vēl viens dīvains gadījums. Kad Pepa norāda, ka Džordžs ir mazs puisītis, mēs skaidri redzam bumbu blakus viņiem, taču jau pēc mirkļa tā bumba pilnībā pazūd bez pēdām. Sērijā Bibliotēka, kad tētis cūciņš apsēžas lasīt brīnišķīgā betona pasaule, mēnesis un zvaigznes, kas iepriekš spīdēja caur logu, tagad ir pilnībā pazudušas. Un sēsrīs beigās Sūzī tur savu bibliotēkas grāmatu. Bet te ir kļūda. Iepriekš tā bija zaļa, bet tagad tā ir oranža. Sērija Lūdzu un paldies sākas ar to, ka cūku ģimene brokasto kopā ar vectētiņu un vecmāmiņu cūku. Tieši šeit mamma cūka gatavojas ieliet sulu Pepas glāzē. Ja paskatās uzmanīgi, krūka ir gandrīz pilna līdz pašai augšai, līdz pat augšējam rokturim. Pēc tam, kad viņa ielej, līmenis samazinās. Tas ir loģiski, bet te ir dīvainā daļa. Kad mamma cūka pagriežas pie Džordža un jautā, vai viņš vēlas sulu, pēkšņi krūka atkal ir pilnīgi pilna. Izskatās, ka mamma cūka ir atklājusi kaut kādu bezgalīgas sulas kļūdu, un tā nav vienīgā kļūda. Vēlāk sērijā Bērnu dārzā Sūzija sēž aiz Ričarda truša un priekšā Pepai, bet kad aina pietuvinās viņai, kaut kā Edmunds Zilonītis ir teleportējies tieši viņas priekšā. Tagad nākamajai kļūdai mēs jums parādīsim fragmentu. Paskatieties, vai varat pamanīt kļūdu. Šīs sēklas izaugs par skaistiem ziediem. Vai tu pamanīji, kad vectētiņš cūciņš runā par sēklām, pievērs uzmanību, kur atrodas Leikanna, un tad aina pietuvina sēklām un pēc tam atgriežas sākotnējā pozīcijā. Bet paskaties uz Leikannu, tās pozīcijas starp kadriem ir nedaudz mainījusies. Un tas vēl nav viss, šajā sērijā ir vēl smieklīgākas kļūdas. Paskaties, kā vectētiņš cūciņš pārkāpja gravitācijas likumus. Pēc tā, kā viņš tur kastīti, visas sēklas vajadzētu izbirt uzreiz, bet šeit sēklas birst tikai pa vienai. Un iepriekš kastīte bija pilna ar sēklām, bet tiklīdz izbirusi pirmā sēkla, kastīte kļuva uz pusi tukša.
un pēc dažām sekundēm kastīte atkal ir pilna ar sēklām. Vai tā ir kāda bezgalīgo sēklu kļūda? Un pēdējā kļūda šajā sērijā ir patiešām dīvaina. Kad vectētiņš Cūciņš dzen prom putnus, viņa roka pārklājas ar Pepas seju. Tagad Pepas sejai ir izaugusi roka. Tagad apskatīsim kļūdas sērijā Zobu feja. Šajā ainā mēs skaidri redzam galda malu, un tur nav nekā. Bet, kad aina attālinās, parādās šķīvis ar spagetī, un šajā ainā Pepa iet garām kāpnēm, taču šeit kaut kas pietrūkst. Vai šeit nevajadzētu būt pagraba durvīm? Un arī dažās sērijās durvis ved uz pagrabu, bet citās tās vienkārši ir noliktavas telpa, un tas vēl nav viss. Kad Pepa tīra zobus, paskaties, kā sirds simbols uz viņas drēbēm pārvietojas no vienas puses uz otru. Un arī šajā ainā aiz viņiem nav nekā. Bet pēc mirkļa parādās izlietne. Un nākamajā dienā, tiklīdz uzlēca saule, mēs pamanījām vēl vienu kļūdu. Pagāja vairākas stundas un saule uzlēca. Bet mākoņi šeit nepavietojās ne par centimetru. Un tās bija dažas no smieklīgākajām animācijas kļūdām Pepas Cūciņas multfilmā. Vai tu pamanīji vēl kādas, kuras mēs palaidām garām? Ieraksti tās komentāros, un mēs varbūt tās parādīsim nākamreiz.